liekas, ka vajadzētu būt kompensācija, kas mums ir valstī. Protams, kompensācijas apmērs ir. Es savā laikā strādāju darba grupā, kas šo likumu izstrādāja. Mums bija idejas, ka kompensācija jābūt 5-10 reizes lielākai, ja? Bet tas ir tas, kas palīdzētu cietušajam pirmajā mirklī pēc nozieguma kaut kādas lietas sakārtot, ja? Un kompensēt kaut kādus zaudējumus vai kaitējumus, kas viņam ir nodarīts. Un sakiet, vai jūs esat jau pagūs iepazīties ar to jauno direktīvu, kas tagad būs, kur tās 5 cietušo vajadzību grupas tur atbalsta un visi šie jautājumi? Bet es tā kā saprotu, jā, kas ir nepieciešams cietušajam psiholoģiskais atbalsts. Jā. Pati galvenā cietušā vajadzība nav kādu sodīt. Pati galvenā cietušā vajadzība ir tā, lai tiktu atjaunots maksimālais stāvoklis, ko izjautas noziedzīgais nodarījums. Tātad šeit ir psiholoģiskā palīdzība, šeit ir kompensācijas un spēja izrunāties ar vainīgo, tāda mediācija te var būt. Un es uzskatu, ka tās ir tās galvenās lietas, kas cietušiem būtu nepieciešams. Un mediācija ir nepieciešama abām pusēm, ja? Jo vainīgais viņam jāuzņemās atbildība par to, ko viņš izdarīs. Viņam jāpaskatās acīs cietušajam un jāizdara kaut kādas darbības, lai novērstu šīs sekas. Cietušajam tas nepieciešams, lai atgūtu savu psihoemocionālo pārvarētu šo krīzi, atjaunotu šo savu psihoemocionālo stāvokli. Un reizēm ir tā, ka cietušais uzdod savu jautājumus, vai es biju pietiekuši piesardzīgs, ja? Viņš vaino sev, tuvinieki vaino sev, vaino, tu nebija īstajā vietā, īstajā laikā. Un šī te lietu noskaidrošana, kad izrādās, ka cietušais ir tikai vienkārši gadījuma pēcturniecis un palicis kā cietušais, ja? Tas varētu viņam dot sajūtu, ka es neko sliktu neesmu izdarījis, es vienkārši nejaušanas dēļ esmu cietis. Jo tā sajūta, kad ir noticis nelaimes gadījums un kad ir noticis noziegums, ja, pret tevi, tās ir pavisam dažādas sajūtas. Ja pret tevi kāds ir izdarījis noziedzīgo nodarījumu, cilvēks subjektīvi to uztver daudz asāk un daudz dziļāk un daudz sāpīgāk.